Ministra kungs tagad tikko pieminēja par to likumu par iespējamu iedzīvotājiem ietekmēt vietējo varu. Atsaucās uz praksi pasaulē un Eiropā. Šai sakarībā jautājums, vai pasaulē un Eiropā līdzīgā situācijā notikumi turpinātos līdzīgi kā tagad. Un otrs, es saprotu, ka to likumu izstrādā deputāti, ministri un pašvaldības savienība. Un kur ir Satversmes 2. pants, ka varam pieder tautai, mēs arī tiekam pie tā likuma izstrādāšanas, jo spriežot pēc tā, kā tas likums tiek izstrādāts, viņš var plus mīnus bezgalībā aiziet. Pamatā, teiksim, neuzņemot to pašu konfliktu, Zviedriju, Somiju, kas, teiksim, mums ir viena no tuvākajiem kaimiņiem, tad, protams, tās situācijas, kas var radīt kaut kādas divdomīgas traktējumus vai aizdomas par amatpersonas, teiksim, kaut kādām rīcībām, tad, protams, tur šie ētikas un morāles varbūt principi darbojas daudz augstāk nekā pie mums Latvijā, un parasti, protams, šie politiķi neatkarīgi no līmeņa, vai tas pašvaldību līmenis vai nacionālais līmenis, ka visbiežāk tiek pieņemts lēmumi, ka attiecīgais politiķis demisionē no konkrētā amata pozīcijas un tā tā. Latvijā, diemžēl šī prakse ar atsevišķiem varbūt izņēmumiem, bet pamatā tomēr viņa mums vēl nav iegājusies. Labdien, mani sauc Andris Rimšs, es arī esmu Jelgavas novada iedzīvotājs, un es vēlētos saprast mazliet vairāk konkrētības, ņemot vērā to, ka ministrija jau vairākus mēnešus strādā pašreiz pie šī iespējamā likuma projekta, kas atļaus vēlētājiem balsot iespējams par pašvaldības atlaišanu, tad kāda ir jūsu kā ministra un ministrijas pozīcija par to, vai tam vajadzētu būt obligātiem vai tikai rekomendējošam referendumam? Procesu, lai atlaistu pašvaldību, tas viennozīmīgi ir jābūt obligātajiem nosacījumiem. Tas nevar būt rekomendējums. Jo, es saku, tad princips ir tieši tas pats, vai būt kā tas ir Saeimas iespējama atlaišanu, kad kāds ir rezultāts, tāds viņš ir. Ja ir, teiksim, atbalstoši atlaišanai, tad ir atlaist, ja nav atbalstoši, nav atlaist. Jā. Labi, un kāda ir aptuveniem pašreiziem, kāda ministrijas pozīcija attiecībā uz iespējamiem sliekšņiem, proti, cik liela daļa vēlētāju būtu nepieciešams atbalsts no vēlētājiem, lai varētu ierosināt vispār šo procesu? Šeit ir tā diskusija par to, kāds varētu būt slieksnis, jā, un vairāk, teiksim, tas princips varētu būt līdzīgs, kā tas ir ar Saeimas atlaišanu. Gadījumā, ka saistībā ar ziedoņu caunas malumēniecības lietu, cilvēks, kurš nofilmēja šo faktu, iespējamo likuma pārkāpumu, iespējamo noziegumu, patreiz ir pakļauts represijā no Datu valsts inspekcijas puses absolūti pretiesiskām inspekcijām, kas pārkāp šīs personas tiesības iegūt un izplatīt informāciju, kur Datu valsts inspekcija pieprasa norādīt ziņas par to, uz kādu pamatu vispār privāts iedzīvotājs ir atļāvies publiski filmēt sava novada domas priekšsēdētāju. Pret šiem cilvēkiem tiek vērstas represijas, kuri grib palīdzēt valsts varai īstenot likuma varu. Tādā gadījumā es tiešām jūs aicinu koordinēt savu rīcību ar Datu valsts inspekciju. Jo ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir bail pat ziņot par likuma pārkāpumiem. Vēl jau vairāk ir bail, ka viņi redz, ka likuma pārkāpumus izdara viņu tautas kalpi, jo pēc tam seko represijas no valdības iestāžu puses, un tā ir milzīga problēma. Es saprotu, ka nav naudas, lai atbalstu inspektors, bet tad nevajag veikt represijas. Nē, es pilnībā piekrītu, ka nedrīkst veikt represijas pret tiem cilvēkiem, kas sniedz kādu informāciju un tā tālāk. Bet tas notiek. Jā, bet kā jūs no vienas puses iedomājas, kā es, teiksim, tagad sakoordinēšanu ar Datu inspekciju par to, te jau, piemēram, man ir pirmā dzirdēšana, ka kaut kas tāds notiek. Bet ir tāds sīkums, ka jūs vēl esiet arī ministrs papildus. Tad lūdzu ņemiet vērā tā informācija ir, fakti ir, un es ceru, ka mēs saņemsim atbildi, ko jūs darījāt šai sakarībā. Prieks. Drīkst gaidīt. Griezīšos pie tieslietu ministras, kura pakļautībā ir valsts Datu inspekcija. Un kurš pasūtīja tās represijas? Tā jau dabūsiet zināt, ja viņi jau teikt. Kura institūcija informēs par to, kurš ir atsūtījis kādu vēstuli. Ja? Bet jūs esiet ministrs,
atvainojiet. Bet pagaidiet, ministrs. Kas jūs esiet? Ministrs es esmu, bet te jau valsts datu inspekcija ir sava kārtība, ko viņi nosaka un tā tālāk. Tur viens uz otru pakāpīt. Nu labi, es jau varu arī paņemt vēl prokuratūru, darbu koordinēt un visu pārējo. Bet galu galā tad ir jautājums, kāpēc vispār valstī nepieciešami visi šie dienesti, ja teiksim vienalga man vai kam, vajag kontrolēt pilnīgi visu dienestu koordinētu darbu. Tāpēc vajag gadu jāsaka, vai nu viņi ir vai jātriec, jo kaidi ir redzam. Nu kā viņi vajag? Vītolu ielā 14. jūnijā nebija karoks izlīdz, bet Rimšas kungam gāja un pārbaudīja Vitas kungs. Tas man ļoti interesē. Tas ir pašvaldības policijas jautājums, jā, nu, mēs tā nemācēšu jums atbildēt, kāpēc pašvaldības policija gāja kontrolēt vienu māju, negāja citu māju. Bet tās ir? Nu, es piekrītu, jā, ja teiksim, notiek šādā selektīvā veidā, tad tās, protams, var traktēt kā represijas, tam es pilnībā pieskatīju. Nē, katrs televīzijā redzēju visu tādu, jā, bet jebkurā gadījumā tur ir uzsākt krimināla process, un krimināla procesa ietvaros, tad teiksim, nu, ja krimināla procesa virzītājs tādu lēmumu pieņem, tad, protams, vai nu viņš pamatots ar kaut kādiem kas nav sabiedrības interesēs. Man gan negribētos piekrist. Es domāju, gan tavā partijā viņš ir. Viņš nav manā partijā, nevajag jau. Pagaid, zaļie, Ventspils, vēl plus, vēl ko darīt. Bet, nu, es nevaru atbildēt par prokuratūru. Visu laiku sarunas gaitā mēs dzirdam, ka likums tiek gatavots diskusiju ceļā. Kas tad ir ministrija, ministrijas kolektīvs, vai tas ir diskusiju klubiņš, kuram ir kaut kāds, es nespēju uzvārīt kafiju vai vēl kaut ko, bet tomēr tā ir instance, kurai ir pakāp nodarbināt milzīgs potenciāls ar kvalificētiem speciālistiem un juristiem, kas vajadzīgs gadījumā ministrijai vai ZDS-am ieinteresētos jautājumos, izvērtīgi likumu noteikti pieņemtu dažās dienās un ministru kabinetā apstiprināt ārkārtas sanāksmē, tik ātri jau no tālākiem reģioniem, varbūt deputāti nespētu ierasties uz šo ārkārtas sanāksmē. Kas tad ir par iemesliem, ka šo likumu mēnešiem ilgi nevaram mēs sagaidīt tajā pašā laikā, kad vajadzēja likvidēt republikā cukuru ražotni, tad nebija vajadzīgs ne referendums, ne iedzīvotāju atbalsts, ne diskusijas, tas notika ātri, momentāli. Un šodien mēs redzam, kāds tas ir rezultāts. Kāpēc ministrija diskusiju klubs, Bet runājot par šo diskusiju klubu, es jau minēju šos piemērus diskusiju par to, vai tas ir rekomendējošs referendums vai obligātais referendums, kas ir to te. Jo tie viedokļi ir ļoti dažādi, un kurš tagad Latvijas situācija ir labākais pieņemamais variants? Nu, grūti pateikt. Jo tā pieredze, jo parasti, protams, skatās un smeļās ir kā pieredze kaimiņu valstīs un tā tālāk. Ja paņem, teiksim, to klāstu kaut vai pa Eiropas Savienības valstīm, tad ir aptuveni 10 valstīs ir referendums kā obligāti ievērojama prasība, aptuveni 10 valstīs ir modelis, ka tas ir konsultatīvais un viss. Un 2 valstis ir, kur ir vienā likumā noteikts, kur ir konsultatīvie, kur ir obligāti. Un kuru, piemēram, no šiem modeļiem izvēlēties? Nu, ministrijas cilvēki sagatavo priekšlikumus, bet tā vai savādāk, ja kuram priekšlikumam, lai virzītos uz priekšu, viņš ir jāsaskaņo. Ja? Un tad parādās šī diskusija, tāpēc ir šis diskusija klubs.